Vai esat kādreiz strīdējušies ar kādu, kurš pilnībā kļūdās, bet kurš ir pilnīgi pārliecināts, ka viņam ir taisnība? Viņam nav pieredzes, pierādījumu, loģisku argumentu, tomēr viņš demonstrē tādu pašapziņu, kādu jūs nekad dzīvē neesat pieredzējuši. Un jūs stāvat tur un domājat, kā tik nezinošs cilvēks var būt tik pārliecināts par savu taisnību? Jūs droši vien esat dzirdējuši par tā saukto Dunninga-Krīgera efektu. Ideju, ka stulbi cilvēki neapzinās savu stulbumu, un viņu nekompetence neļauj viņiem apzināties savu nekompetenci. Tomēr vairums cilvēku nezina, ka Artūrs Šopenhauers pie šiem secinājumiem nonāca 200 gadus pirms Dunnings un Krīgers zinātniski pierādīja šo efektu. Viņi to novēroja visur – universitātēs, laicīgās aprindās, varas pārstāvju vidū. Viņi redzēja, kā viduvēji prāti spriež ar nesatricināmu pārliecību, kā nezinoši cilvēki noraida spožas idejas, kā muļķi ir tik pārliecināti par savu stulbumu, ka pat nespēja aptvert, cik ļoti viņi kļūdās. Šopenhauers sīki paskaidroja, kāpēc tas notiek, kāds psiholoģiskais mehānisms liek idiotiem uzskatīt sevi par gudriem. Viņš ne tikai to apgalvoja, bet arī paskaidroja, kāpēc viņi nevarēja rīkoties citādi. Lūk, ko atklāja Šopenhauers. Jo mazāk cilvēkam ir zināšanu, jo lielāka ir viņa pārliecība. Intelekts rada šaubas, stulbums pārliecību, un tas nav negadījums, bet gan paredzams modelis, kas raksturīgs cilvēka prāta mehānismam. Šodien es jums parādīšu precīzu psiholoģisko procesu, kas liek idiotiem iedomāties sevi par ģēnijiem. Mērķis nav viņus izsmiet, bet gan dot jums iespēju atpazīt šo modeli citos un vēl svarīgāk – sevī. Vissliktākais ir šis. Ik viens, kurš jebkad ir pārliecināti kļūdījies, ir ticējis, ka viņam ir taisnība, ieskaitot jūs, ieskaitot mani. Dunninga-Krīgera efekts sniedzas tālāk par citiem. Tas attiecas uz katru no mums tajās jomās, kurās mums trūkst zināšanu, bet mēs to neapzināmies. Jautājums ir par to, vai jums ir pietiekama pašanalīze, lai atpazītu, kad jūsu rīcību diktē nezināšana, kas slēpjas zem pārliecības aizsega. Šis ir Šopenhauera skaidrojums tam, kāpēc visneizglītotākie cilvēki bieži vien ir vispārliecinātākie par sevi, kāpēc patiesas intelekts vienmēr ir pilns ar šaubām un kāpēc, saprotot šo mehānismu, jūs vairs nekad nemulsinās pašpārliecināti nezinātāji. Šis ir Šopenhauera identificētais pamatmehānisms. Intelektam ir nepieciešama spēja uztvert sarežģītību, bet sarežģītības uztvere savukārt prasa zināšanas. Tas nozīmē, ka ja esat pārāk nezinīgs, lai saskatītu sarežģītību, viss jums šķiet vienkārši. Un ja viss šķiet vienkārši, jūs jūtaties pilnīgi pārliecināti. To viņš sauca par muļķu paradīzi. Svētlaimīgas pašapziņas stāvokli, kas radies no pilnīgas neziņas par to, cik daudz jūs neziniet. Atcerieties jebkuras prasmes apgūšanas procesu. Kā pilnīgi iesācēji, jūs domājat, ka tas nav tik grūti. Jūs vērojat eksperta darbu un pieņemat, ka varat to izdarīt paši. Tad jūs pamēģinat, un tas izrādās briesmīgi. Un jūs saprotat, ak, šajā lietā ir daudz vairāk nianses, nekā es domāju. Šis apzināšanās brīdis ir patiesas pārliecības sākums, jo tagad jūs redzat plaisu starp to, kur jūs esat, un to, kur jums vajadzētu būt. Bet nezinātājiem šāds brīdis nekad nepienāk. Viņi nekad netiek pietiekami tālu, lai saskatītu sarežģītību. Tā nu viņi uz visiem laikiem paliek stāvoklī, tas izskatās viegli. Šopenhauers to pastāvīgi novēroja savu filozofisko laikabiedru vidū. Tie, kas neiedziļinājās pētījumā, pašpārliecināti noraidīja veselas filozofijas skolas. Ne tāpēc, ka viņi tos būtu rūpīgi izpētījuši un atraduši trūkumus, bet gan tāpēc, ka viņi nespēja aptvert dziļumu, ko viņi noraidīja. Viņiem filozofija bija tikai viedokļu kopums par dzīvi, un tas šķita vienkārši. Viņi nepamanīja loģiskas struktūras, epistemoloģiskas sistēmas, gadsimtiem ilgus precīzus argumentus. Tāpēc viņi jutās tiesīgi paust stingru viedokli ar minimālām zināšanām. Šīs parādības mūsdienu versija ir visuresoša. Kāds izlasa virsrakstu par ekonomiku un tagad domā, ka saprot monetāro politiku. Kāds noskatās dokumentālo filmu par vēsturi un tagad var pārliecinoši izskaidrot, kāpēc sabruka civilizācijas. Kāds klausās psiholoģijas podkāstu un tagad spēja diagnosticēt visus apkārtējos. Viņi ir izcēluši virspusēju informāciju, bet nespēja aptvert to, ko viņi palaiduši garām – dziļumu. Tāpēc virspusējais viņiem šķiet izsmeļošs. Šopenhauers rakstīja: tam, kurš raksta muļķiem, vienmēr ir liela auditorija.
Kāpēc? Jo muļķi neredz atšķirību starp virspusējo un dziļo. Viņiem sarežģīts arguments un vienkāršs apgalvojums izskatās vienādi, tāpēc viņi izvēlēsies vienkāršāko variantu. To ir vieglāk saprast, un viņi jauc vieglu sapratni ar patiesību. Sokrāts perfekti formulēja: jo vairāk tu zini, jo vairāk tu saproti, cik daudz tu nezini. Bet ja jūs to apgriezīsiet, jo mazāk tu zini, jo mazāk tu apzinies, ka kaut ko nezini, un kad neredzi, kā tev trūkst, tu jūties perfekts. Lūk jums tests. Pajautājiet kādam par sarežģītu tēmu – ekonomiku, politiku, filozofiju, zinātni. Ja viņi sniedz jums pārliecinātu vienkāršu atbildi bez jebkādām atrunām, tad viņi spriež nezināšanas dēļ. Galu galā ik viens, kurš patiesi izprot sarežģītību, zina, ka nekas dziļi izprotams nevar būt vienkāršs. Un tas, kam piemīt patiesas zināšanas, vienmēr runās ar atrunām. Tas ir atkarīgs no konteksta. Kopumā jā, bet ir izņēmumi. Pārliecība ir nezināšanas valoda, nianses ir sapratnes valoda. Jūs droši vien esat pamanījuši šo modeli. Cilvēks tikai virspusēji pārzina kādu tēmu. Viņš izlasīja pāris rakstus, noskatījās dažus video, noklausījās dažas diskusijas un tagad par to runā ar tāda cilvēka pārliecību, kurš šo tēmu ir pētījis gadiem ilgi. Šādi cilvēki nesaprot, ka pazīšana un zināšanas ir pilnīgi atšķirīgas lietas. Šopenhauers to nosauca par izpratnes ilūziju, sajaucot pazīšanu ar patiesu izpratni. Jūs esat dzirdējuši terminus, zinat vispārīgos jēdzienus un varat sarunāties par šo tēmu. Tāpēc jūs pieņemat, ka zināt problēmu. Bet te nu ir atšķirība. Pazīstamība nozīmē, ka esat nonācis saskarē ar idejām. Ekspertīze dod iespēju strādāt ar šīm idejām, pielietot tās, pārbaudīt tās un saskatīt to ierobežojumus. Pazīstamība ir pasīva, pieredze ir aktīva, un muļķi nespēja saskatīt atšķirību. Padomājiet par to, kā tas izpaužas. Kāds uzzina par stoicismu, Instagramā izlasa dažus Marka Aurēlija citātus un pēkšņi sāk sniegt dzīves padomus, kuru pamatā ir stoicisma filozofija. Bet palūdziet viņam paskaidrot, kāds ir stoicisko uzskats par preferenciālu vienaldzību. Kā stoicisms atrisina ārējo labumu problēmu. Kā stoiķu ētika atšķiras no epikūriešu ētikas. Vienīgā atbilde būs tukšs skatiens viņu acīs, jo viņi īsti nesaprot stoicismu. Viņi ir pazīstami ar dažiem citātiem, bet viņiem pazīstamība šķiet kā sapratne, tāpēc viņi runā ar tādu pārliecību. Šopenhauers ar to pastāvīgi saskārās akadēmiskajā vidē. Kolēģi sarunās pieminēja viņa darbus, lietoja viņa terminoloģiju un atsaucās uz viņa idejām. Viņš nodomāja: ak, viņi ir lasījuši manus darbus. Un tad viņi pateica kaut ko tādu, kas parāda, ka viņi ir pilnībā nesapratuši pamatus. Viņi bija pazīstami ar viņa idejām, varēja pareizi nosaukt vārdus, bet nesaprata būtību. Viņi vienkārši uzsūca virspusējus modeļus un nespēja tos atšķirt no dziļas izpratnes. Šīs parādības pašreizējais uzplaukuma laiks ir sociālie tīkli. Visi visu pārzina, bet neviens neko dziļi nesaprot. Jūs ritināt saturu par neirozinātni, psiholoģiju, filozofiju, politiku, ekonomiku. Jūs esat dzirdējuši terminus, redzējuši diskusijas un sapratuši pretrunīgos momentus. Un šī pazīstamība rada ilūziju. Es to zinu, bet zināt par kaut ko nenozīmē zināt kaut ko. Marks Aurēlijs to saprata. Viss, ko dzirdam, ir viedokļi, nevis fakti. Viss, ko mēs redzam, ir perspektīva, nevis patiesība. Bet muļķi dzird viedokļus un domā, ka ir ieguluši faktus. Viņi redz perspektīvas un uzskata, ka ir sapratuši patiesību, jo nespēja atšķirt iepazīšanu no izpratnes. Lūk, kāpēc tas ir svarīgi. Kad jūs jaucat pazīstamību ar kompetenci, jūs pārstājat mācīties. Galu galā, kāpēc mācīties kaut ko tādu, ko tavuprāt jau saproti? Tādā veidā jūs uz visiem laikiem paliekat virspusējā līmenī, vienlaikus jūtoties informēts. Tāpēc muļķi domā, ka ir gudri. Viņi jauc atpazīšanu ar izpratni. Viņi par kaut ko bija dzirdējuši, tāpēc domā, ka kaut ko zina. Un viņa pārliecība aug proporcionāli viņa pazīšanai, pilnīgi neatkarīgi no viņa izpratnes. Pirms pārliecinoši runājat par kaut ko, uzdodiet sev jautājumu:
Vai es varētu to kādam citam paskaidrot? Vai es varētu to aizstāvēt pret ekspertu pretargumentiem? Vai es varētu to pielietot jaunā situācijā? Ja nē, tad jūs esat pazīstami, bet ne eksperti. Un pazīstamībai vajadzētu radīt zinātkāri, nevis pašapziņu. Gudri cilvēki redz atšķirību, stulbi cilvēki to neredz. Šopenhauers atzīmēja kaut ko diezgan nežēlīgu. Lai atzītu, ka kāds ir labāks par tevi kaut kādā jomā, tev pašam ir jābūt noteiktam kompetences līmenim. Ja esi pilnīgi nekompetents, izcilas prasmes pat nepamanīsi. Bērns, vērojot šaha lielmeistara spēli, nespēja novērtēt viņa gājienu ģenialitāti. Viņš tikai redz, kā figūras kustas. Cilvēks bez muzikālās izglītības nevar atšķirt virtuozu no kompetenta mūziķa. Abi viņam izklausās labi. To Šopenhauers nosauca par kompetences slieksni atpazīšanai. Lai atpazītu pārāku kompetenci, ir nepieciešams pamatkompetences. Un tas nozīmē, ka ja jūs patiešām esat nekompetents, visi cilvēki jums šķiet diezgan vienādi. Gan eksperts, gan amatieris, gan ģēnijs, gan viduvējība. Jūs nevarat saskatīt atšķirību, jo jums nav zināšanu, lai to saskatītu. Un tas rada destruktīvu ciklu. Tā kā jūs nespējat atpazīt izcilo, jūs neziniet, uz ko tiekties. Un tā kā jūs neziniet, uz ko tiekties, jūs nekad neattīstīsieties. Un tā jūs mūžīgi nespēsiet atpazīt meistarību. Šopenhauers to novēroja filozofijas studentu vidū. Viņi lasīja Kantu, un pēc tam lasīja kāda nejauša blogera publicista eseju un domāja, ka abi ir tikai viedokļi par realitāti. Un abi ir vienlīdz pamatoti. Viņi nespēja saprast, ka Kants radīja stingras loģiskas sistēmas, savukārt publicists vienkārši izteica nepamatotu apgalvojumu. Jo šādas atšķirības atpazīšana prasa filozofisku apmācību, kādas viņiem nebija. Tāpēc visa filozofija viņiem izrādījās vienāda. Mūsdienu ekvivalents ir visur. Daži cilvēki neredz atšķirību starp zinātnisku pētījumu un emuāra ierakstu, kurā citēta zinātne. Starp eksperta analīzi un pašpārliecinātu viedokli. Starp labi argumentētiem spriedumiem un labi uzstādītu runu, jo viņiem trūkst spējas aptvert šo atšķirību. Tāpēc paši radot zemas kvalitātes darbu, viņi to patiesi uzskata par tikpat labu kā ekspertu darbu. Galu galā viņu prātos tas tā arī ir. Viņi nav augstprātīgi, viņi vienkārši ir akli. Viņu nekompetence ir tik pilnīga, ka viņi nespēja saskatīt bezdibeni. Šeit ir piemērojama uzkrājuma ideja. Specifiskās zināšanas ir zināšanas, kuras nevar iemācīt. Ja sabiedrība var jūs apmācīt, tā var apmācīt jebkuru un jūs aizstāt. Bet idioti neredz specifiskas zināšanas. Tās viņiem ir neredzamas. Viņi redz to, ko redz visi, virspusējus modeļus. Viņi nepamana to, ko redz eksperti, dziļās struktūras. Un to nepamanot, viņi pieņem, ka tās nemaz neeksistē. Piemēram, kāds raksta eseju. Tā ir slikti strukturēta, izmantota kļūdaina argumentācija, un tā satur nepamatotus apgalvojumus. Bet viņiem tas izskatās tāpat kā profesionāla eseja, ko viņi lasa. Viņi nepamana loģiskas nepilnības savos argumentos, pierādījumu trūkumu, vājas pārejas starp idejām un nespēju apsvērt pretargumentus. Tā kā, lai to redzētu, ir nepieciešama prasme, kādas viņiem nav, viņi to pasniedz ar pārliecību, varbūt pat ar lepnumu. Lai gan eksperts to lasot katrā lapusē saskata acīm redzamus trūkumus. Plaisa starp viņu pašapziņu un realitāti ir milzīga, taču viņi nespēja pieņemt šo plaisu. Tā ir visa problēma. Tas nozīmē, ka ja idioti domā, ka ir gudri, tā nav maldīšanās, bet gan aklums. Viņi patiesi nespēja saskatīt, cik tālu viņi ir no kompetences. Jo, lai saskatītu šo attālumu, viņiem ir nepieciešama tieši tā kompetence, kuras viņiem trūkst. Šopenhauers teica, talants trāpa mērķī, kuru neviens cits nevar trāpīt. Ģēnijs trāpa mērķī, ko neviens cits neredz. Bet es piebildīšu, idioti pat neredz, ka vispār ir kāds mērķis. Viņi domā, ka vienkārši tā parādīšana ir līdzvērtīga nonākšanai pie mērķa. Bet lūk, kas ir interesanti. Daži idioti nav tikai vienkārši pašpārliecināti. Viņi ir pašpārliecināti sarežģīti. Viņi lieto izsmalcinātus vārdus,
atsaucas uz mazpazīstamiem jēdzieniem un konstruē sarežģītas teorijas. Un tā kā tas izklausās sarežģīti, viņi domā, ka ir gudri. Šopenhauers šo sarežģītību nosauca par dzijuma aizstājēju. Pārliecība, ka ja kaut ko ir grūti saprast, tam jābūt dziļam, bet kā Šopenhauers secināja, sarežģītība var tikpat efektīvi noslēpt stulbumu, cik tā var paust inteliģenci. Patiesībā šī bieži vien ir labākā maskēšanās, jo vienkārša stulbība ir acīm redzama, bet sarežģīta stulbība var cilvēkus apmuļķot. Iedomājieties akadēmiskos tekstus, biznesa žargonu, pseido-intelektuālās sarunas. Daži apgalvo, ka poststrukturālistiskās dialektikas paradigmatiskā izpausme atklāja iekšējas pretrunas hedemonistiskos diskursīvos ietvaros. Izklausās gudri, vai ne? Bet ko tas nozīmē? Atmetiet žargonu un jūs sapratīsiet. Rūpīga mūsdienu ideju izpēte atklāja pretrunas dominējošajos naratīvos. Sarežģītā versija izklausās gudrāka, bet tā nav. Tā ir tikai maskēta. Šopenhauers šajā jautājumā bija nežēlīgs filozofu vidū. Viņš lasīja darbus, kas bija pilni ar tehnisku terminoloģiju, sarežģītām sintaktiskām konstrukcijām un atsaucēm uz mazpazīstamiem tekstiem. Un aiz visas šīs sarežģītības bieži vien nebija nekā. Nekādas īstas izpratnes, tikai pazīstamas idejas, kas formulētas sarežģītā valodā. Viņš rakstīja: ir tikpat kaitīgi nepārtraukti gramot zināšanas prātā, nedodot tām nekādu izpausmi darbā, kā daudz ēst un to nesagremot. Šie cilvēki uztvēra sarežģītas idejas, bet nepārstrādāja tās līdz izpratnei. Tā nu viņi vienkārši izteica sarežģītību, domājot, ka tā izskatās intelekts. Mūsdienu versija TED, Technology Entertainment Design, runa. Kāds sniedz prezentāciju, kas ir pilna ar neirozinātnes terminoloģiju, kuru viņš tikko saprot. Koncepcijas, ko viņš neradīja. Pētījumi, kurus viņš citē, bet nav lasījis. Moderni vārdi, kas izklausās inovatīvi. Un tā kā tas ir sarežģīti un teikts ar pārliecību, auditorija domā, ka šī persona ir izcila. Bet palūdziet viņiem izskaidrot īsto mehānismu, aizstāvēties pret ekspertu kritiku, pielietot to jaunās situācijās, un fasāde sabruks. Jo viņi attēloja intelektu caur sarežģītību, nevis demonstrēja to caur izpratni. Marks Aurēlijs to skaidri pateica: ja kaut ko nevar izskaidrot vienkāršos vārdos, tad tu to nesaproti. Bet idioti to apgriež kājām gaisā. Ja es kaut ko nevaru izskaidrot vienkāršiem vārdiem, tam jābūt ļoti sarežģītam. Nē, tas nozīmē, ka jūs to nepietiekami labi saprotat, lai to vienkāršotu. Patiesais intelekts var mainīties starp sarežģītu un vienkāršu atkarībā no auditorijas. Tēlotais intelekts var būt tikai sarežģīts, jo tieši tur viņi var slēpt savu neizpratni. Kā atpazīt šādus cilvēkus? Palūdziet viņiem izskaidrot sarežģītu jēdzienu vienkāršā valodā. Ja viņi to spēj, tad viņi to tiešām saprot. Ja nē, un viņi vienkārši atkārto to pašu sarežģīto informāciju, bet citās frāzēs, tā ir tikai zināšanu izrādīšana. Šopenhauers daudzus gadus veltīja dziļu ideju vienkāršošanai, padarot sarežģītu filozofiju pieejamu. Viņa laika biedri viņu kritizēja, apgalvojot, ka patiesai filozofijai ir jābūt grūti saprotamai. Bet viņš saprata, ka grūti saprotams vai dziļš nav viens un tas pats. Dažreiz dziļākās patiesības izrādās vienkāršas, kad tās patiesi aptver. Un sarežģītība bieži vien ir tikai apjukuma maska, kas maskējas zem intelektuālas izsmalcinātības aizsega. Šis ir visneapmierinošākais aspekts, ko uzsvēra Šopenhauers. Nezinātāju nav iespējams palabot nevis tāpēc, ka viņš nevēlas klausīties, bet gan tāpēc, ka viņam trūkst iekšēja mehānisma, lai apstrādātu labojumu. Lai pieņemtu labojumu, ir jāatzīst sava nepareizība, kas savukārt prasa apzināties neatbilstību starp savu uztveri un realitāti. Tomēr, ja jūs neredzat šādu neatbilstību, tad jūs nevarat sevi labot. Jebkurš mēģinājums labot tiks uztverts kā parasta domstarpība. Šopenhauers to nosauca par neziņas apburto loku. Nezināšana neļauj mums saskatīt faktus. Faktu nezināšana palielina nezināšanu. Cilvēks nonāk cikla lamatās, no kurām nav izejas no iekšpuses. Atcerieties strīdu ar cilvēku, kurš pārliecināti kļūdās. Jūs sniedzat pierādījumus,
Viņš tos ignorē. Tas ir tikai jūsu viedoklis. Jūs parādāt datus, viņš apšauba avotu. Šis pētījums ir neobjektīvs. Jūs izmantojat loģiku, viņi nesaprot. Tu visu padari sarežģītāku. Jebkurš rīks, ko izmantojat, lai to labotu, izrādās bezjēdzīgs. Ne tāpēc, ka instrumenti ir slikti, bet gan tāpēc, ka viņiem nav atbilstoša aprīkojuma, lai uztvertu korekciju. Tas ir līdzīgi kā mēģināt nosūtīt faksu kādam, kam nav faksa aparāta. Ziņojums ir skaidrs, pārraides metode darbojas, bet saņēmējam nav uztvērēja. Šopenhauers ar to pastāvīgi saskārās zinātniskās diskusijās. Viņš prasmīgi konstruktīvi argumentēja pret saviem oponentiem. Atbildot uz to, viņš saņēma savas nostājas sagrozījumus, jēdzienu aizstāšanu, pilnīgu neizpratni, un kad viņš uz to norādīja, viņi nevarēja apzināties savu kļūdu, jo viņiem trūka filozofiskas sagatavošanas tam. Tā viņi pārliecināti tikai divkāršoja savu neizpratni. Mūsdienu ekvivalents ir katrs strīds internetā. Kāds izsaka paziņojumu, jūs sniedzat pretargumentus, viņi nepievērš uzmanību pierādījumiem, viņi tikai atkārto savu apgalvojumu. Jūs norādāt uz loģisku kļūdu viņu spriedumā, viņi nesaprot, kas ir loģikas kļūda. Tāpēc viņi vienkārši ieņem aizsardzības pozīciju. Jūs runājat dažādās valodās, un viņi nevar iemācīties jūsu valodu, jo nezina par tās eksistenci. Navāls Ravikants atzīmēja: vēlme ir līgums, ko noslēdzat ar sevi, nolemjot sevi nelaimei, līdz iegūstat to, ko vēlaties. Pielietojot šo, mēs varam teikt: vēlme būt pareiziem ir līgums, ko nezinātāji noslēdz, lai nekad neko neiemācītos. Jo mācīšanās prasa atzīt savu kļūdu. Un, lai atzītu savu kļūdu, ir jāapzinās, ka esi kļūdījies. Ja jūs nespējat atzīt neatbilstību starp savu pārliecību un realitāti, jūs nekad nevarēsiet atzīt savu kļūdu. Tādā veidā jūs nekad neko nemācīsieties, un uz visiem laikiem paliksiet pārliecināti par savu nezināšanu. Apskatiet mehānismu. Iedomājieties cilvēku, kurš ir pārliecināts, ka Zeme ir plakana. Jūs viņam parādat fotogrāfijas no kosmosa. Viņš apgalvo, ka tie ir viltojumi. Jūs izskaidrojat fizikas pamatus. Viņš tos nesaprot un tāpēc noraida. Šī ir tikai teorija. Jūs norādāt uz kuģiem, kas pazūd aiz horizonta. Viņam ir alternatīvs skaidrojums – perspektīva. Katrs pierādījums tiek pārinterpretēts, izmantojot viņa esošo uzskatu sistēmu, jo jaunā pieņemšana prasītu atteikšanos no vecā. Bet viņš nevar atteikties no vecā, jo tas ir vienīgais, kas viņam ir. Tāpēc Šopenhauers teica, ka mēs zaudējam 3/4 no sevis, lai būtu kā citi cilvēki. Tomēr nezinātāji ir zaudējuši spēju mainīties. Viņi ir ieslēgti savā pašreizējā izpratnē, un nekādi pierādījumi nesasniegs to, kurš aizslēdz durvis no iekšpuses. Tas nozīmē, ka argumentācijas ceļā nav iespējams pārliecināt kādu atteikties no nostājas, kuru viņš nav pieņēmis. Ja viņu pārliecība rodas no nezināšanas, pierādījumi nepalīdzēs, jo viņiem nav pamata apstrādāt informāciju, kas ir pretrunā ar viņu uzskatiem. Šopenhauers saprata, ka daži cilvēki ir nesasniedzami nevis tāpēc, ka nespēja tikt galā, bet gan tāpēc, ka viņi strukturāli nespēja pieņemt korekciju. Un enerģijas tērēšana, mēģinot tos labot, jūs tikai frustrēs. Lūk, ko Šopenhauers varētu pastāstīt par to, kāpēc nezinātāji domā, ka ir inteliģenti. Tā nav augstprātība, bet gan strukturāla aklums. Viņi neapzinās to, ko nezina. Viņi jauc zināšanas par tēmu ar kompetenci. Viņi nespēja atpazīt pārāku meistarību. Viņi izmanto sarežģītību kā maskēšanos. Tie ir neievainojami pret labošanu. Viņi ieskauj sevi ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Katrs no šiem mehānismiem pastiprina pārējos, radot neieņemamu pašpārliecinātas neziņas cietoksni. Un pats nežēlīgākais šajā visā ir tas, ka viņi nemelo. Viņi ir patiesi pārliecināti par savu intelektu. Galu galā, no sava cietokšņa iekšienes nav iespējams redzēt, kas notiek ārpusē. Sienas ir pārāk augstas, un viņu aklums ir absolūts. Šopenhauers rakstīja: talants trāpa mērķī, kurā neviens cits nevar trāpīt.
Gēnijs redz mērķi, ko neviens cits nepamana, bet idioti pat nenojauš, ka mērķis eksistē. Viņi uzskata, ka dzīve ir tikai klejošana, un viņi ar to lieliski tiek galā. Un te nu ir biedējošs jautājums. Kā saprast, ka jūs neesat viens no viņiem? Galu galā katrs muļķis domā, ka ir gudrs. Arī jūs, kad uzvedaties kā muļķis. Tātad kā izkļūt no šīs lazda? Šopenhauera atbilde ir šaubas. Gudri cilvēki pastāvīgi šaubās par sevi. Ne paralizējošā, bet gan produktīvā nozīmē. Toms, kurš uzdod jautājumus, vai es par to tiešām esmu pārliecināts? Ko es varētu palaist garām? Kurš zina vairāk nekā es? Kādi pierādījumi varētu mainīt manu viedokli? Muļķi nekad neuzdod šādus jautājumus, jo viņu pārliecība pasargā viņus no šaubām. Bet inteliģenti cilvēki dzīvo šaubās, jo šaubas ir vienīgais pretlīdzeklis ērtai nezināšanai. Navāls teica, ka mūsdienu velns ir lēts dopamīns, bet mūsdienu eņģelis ir bezmaksas izglītība. Bet, manuprāt, mūsdienu idiots ir tas, kurš izvēlas dopamīnu, nevis izglītību, saucot to par gudrību. Lūk, mans pārbaudījums jums. Izvēlieties vienu pārliecību, par kuru esat pilnīgi pārliecināti, patiesi pārliecināti. Tagad pavadiet šo nedēļu, aktīvi meklējot spēcīgākos argumentus pret savu nostāju. Ne jau lai atrastu trūkumus, ko atmest, bet gan lai godīgi pārbaudītu, vai jūsu pārliecība ir pamatota. Ja nevarat atrast pārliecinošu pretargumentu, jūs nepietiekami meklējat. Un ja jūs tos atrodiet, bet nespējat tos godīgi saprast, tad šajā tēmā jūs esat muļķi. Un tas ir labi. Katrs no mums kaut kādā veidā ir muļķis. Vienīgais jautājums ir, vai jums pietiek samierināšanās to atzīt. Ja tas liks jums justies neērti, ja lasot šo jutāt nepieciešamību sevi aizstāvēt, tas ir lieliski. Šis diskomforts ir jūsu intelekta cīņa pret ego vēlmi pēc pārliecības. Ieklausieties tajā. Uzrakstiet komentāros, es izvēlos šaubas nevis kā vājumu, bet gan kā gudrību. Jo Šopenhauers zināja, ka gudrākais cilvēks ir tas, kurš apzinās, cik daudz viņš nezina. Un vislielākais muļķis ir tas, kurš nespēja aptvert savas nezināšanas dziļumu. Izvēlieties gudri. Cik atmodas mums ir vajadzīgas, lai mēs beidzot pieceltos? Laiks celties!